Nu, ko es gribu teikt par arābiem? Arābiem alveja ir ļoti tāds pacifisks simbols, jo tas var ilgi izturēt sausumu. Par to es stāstīju savā skolā, un tagad es neatkārtošos. Ķīnieši alvejas sulu lieto kā dzīvības eliksīru. Ēģiptē savukārt to lieto kā pie ieejas durvīm, lai nodrošinātu ilgu mūžu un labu veselību. Taču var ne tikai palīdzēt cilvēkiem bet viņš var arī kaitēt. Jo, protams, ja cilvēks ir negatīvs, ja viņā vairs nav labestības, bet to es vairāk saku par to tādu cilvēku jau nav, ir vienkārši cilvēki savu organismu piebarojuši ar aplamu pārtiku un viņam nav enerģijas, bet labestīgi ir visi, tad gan šim augam šis cilvēks nepatīk un viņš pretīm dara viņam tieši to pašu. Un viņam nepatīk dzīvot mājās, kur ir pļāpīgi un viegprātīgi cilvēki, tāpēc, ja jums ir alojas veras augs, tad kļūstiet prātīgi un neaprunājiet nevienu. Tur, protams, tie augi sāk iznīkt. Un tad, ko var darīt? Vienīgais šo augu izmest, bet padomājiet par to, ka tad jūs viegprātīgi dzīvojat. Nu, patīk šis augs tiem cilvēkiem, kuri ir labsirdīgi un ļoti disciplinēti. Un mājās, kur ir alveja, tur atmosfēra ir ļoti līdzīga kā ārstniecības iestādē. Varbūt arī līdzīga kā tempļos vai dievnamā tie, kas iet dievnamā. Tāpēc šis augs palīdz cilvēkiem tie, kur nodarbojās ar meditāciju, psihoterapiju, jo, ja jūs paskatīsieties, šobrīd ļoti daudzi mācās ajurvēdu un iet dažādos jogas centros un viss, viņiem aloja produkts ir kā pirmais. Tieši dēļ šī te aloja veras spēcīgās iedarbības un viņa unikāluma. Par aloju, ticiet man, daudzi stāsta visu, ko es arī esmu mangostāna augļus dzērusi, esmu dzērusi asājogas un tam līdzīgi. Par aloju neviena auga spēcīgāka nav, jo viņš mums jau ir ielikts no Bībeles. Nu, lūk, ko es vēl varu pateikt? Mājās, protams, viņu labāk ir turēt austrumu vai dienvidu pusē, viņam patīk, ja, šī te puse. Arābi alveju uzskata par tādu pacietības simbolu, jo tātad šī te sula, viņa tā kā sadziedē, ja, un pacietība, cilvēkam arī īstenībā lietojot šo te aloju veru attīrās organisms un cilvēks arī kļūst pacietīgs. Vairs negribās strīdēties, kasīties, visiem gribās teikt miers un visi, ja, visi cilvēki paliek tādi forši. Un sakarā ar šo te auga izturību pret sausumu un tveici, tieši tāpēc viņš tiek uzskatīts par tik, tādu unikālu. Un viņš ietilpst arī mūža, tātad ilga mūža eliksīra sastāvā. Eiropā augu arābi ieveda 1700. gadā, ja iedomājieties, Āfrikas iemītnieks, tātad arī katrs lieto šo te aloju tieši viņa dziednieciskās īpašību pēc. Alvejas augam piemīt ļoti pārsteidzošas spējas sadziedēt. Ļoti, ļoti ātri mēs par to paši esam pārliecinājušies. Un tātad viņš sadziedē arī jūsu organismu un jūsu šūnas pilnībā atjauno. Un atceraties, ko es teicu, šūnas atjaunojas, pilnīgi visas atjaunojas 4 līdz 7 gadu laikā. Tā kā tie, kas man raksta, ka viņi ir smagi slimi, jums ir ļoti nepieciešams šis dzēriens. Drīzāk nelietojiet varbūt kaut ko, kas jums gandē veselību, paņemat šo dzērienu. Un pirmais, ko mēs iegūstam, kad sākam lietot alvejas sulu, mēs attīram organismu, uzlabojam zarnu traktu un mēs saņemam bioloģiski dzīvu produktu, jo tieši aloja vera ir vienīgais produkts, kas ir ļoti, ļoti pazīstams, vistuvāk pazīstams mūsu organismam. Alvejas sula ļoti labi uzlabo mūsu organisma audus, un nav svarīgi, vai tās ir acis locītavas, vai tās jau ir kādam vēža šūnas, vienalga, kas tas ir, ja? Mūsu organisms katru sekundi rada vairāk kā 2 miljonu šūnu, un ja lietojat alvejas sulu, jūs varat justies pārliecināt, ka šie 2 miljonu šūnu kļūst labākas. Tāpēc apmēram pēc 2-3 nedēļām tikai alvejas sulas lietošanas cilvēki pēkšņi ievēro, un to es lasīju atsauksmēs, ka viņus nemoka tur bezmiegs, ka viņiem ir pārgājuši vēdera aizcietēm un tā tālāk. Es tagad to visu neatkārtošu, par to jau mums ir bijušas skolas. Taču tam nepieciešams laiks. Šūnas nevar izmainīt dienas laikā vai pat vienas diennakts laikā, ko jūs esat darījuši visu savu mūža garumā un bojājuši, ja? Alvejas sula ir ļoti spēcīgs produkts, tāpēc lūdzu novērtējiet viņa šo te augsto iedarbību un unikalitāti, ja? Ko es vēl varu pateikt? Mūsu dinamiskajā pasaulē, kur cilvēkiem nav laika neēst, ka viņi ir pārņemti ar stresiem, alvejas sulai vajadzētu būt katram padusē.
Tas ir patiešām mans ieteikums no manas pieredzes. Jo, ziniet, es šodien intensīvi strādāju visu dienu, un jau tagad likās, ka es vairs nevarēšu novadīt šo prezentāciju. Un man nācās 10 minūtes pirms prezentācijas iedzert sulu, un, ziniet, man ir pilnīgi tā kā dopings atrauc vaļā, ja? Es visu dienu no datora netiku nogājusi nost. Nu, lūk, tas ir tikai pateicoties tam, ka avejas sula satura vairāk kā 150 aktīvu komponentu, un tas dod šo te mūsu tonus uz spēku. Es tā skaitā šodien arī neko netiku ēdusi, ja? Un lūk, momentā mana šūna sajuta, mana šūna paēda, un es varu jums lasīt. Tas būtu par aloju veru. Nu, protams, tagad jūs redzat vēl kolostrumu, un jūs redzat, ka tas ir pilnīgi alternatīva gripas potēm un tam līdzīgi. Kolostrums, tulkojot skaidrā latviešu valodā, tas ir govs jaunpiens. Arī par to es stāstīju. Visi lielākā daļa ir ēduši teļadanci, un viņi šo teļadanci ēd tikai tāpēc, lai viņi gūtu šo te milzīgo mikroelementu un vitamīnu kompleksu. Tāpēc ņemat šo kolostrumu, ja jums nav spēks, sportisti viņi ir iecienījuši kā dopingu, ja? Tātad arī šis var būt kā dāvana jums pašiem uz Ziemassvētkiem, lai jūs atjaunot imūnu sistēmu. Nu, tad iesim tālāk, jo es esmu diezgan daudz laika jau paņēmus gandrīz stundu, un es ilgāk par stundu arī negribu jūs aizkavēt. Un tagad es jums ātri tikai parādīšu, cik skaisti mēs sagaidām Ziemassvētkus, un tā tikai būs maza daļiņa, ko jūs tagad redzēsiet un atkal papriecēsiet acis šim te, procesam, ko es jums te stāstīju. Tātad jūs redzat, mums ir parfīmi, dažādi. Mums ir arī tāpat šīs te slavenības Bruce Willis, Markus Schenkenbergs, un tā tālāk, ja. Šie cilvēki nav mums reklāmas bukleti, bet šie cilvēki ir mūsu tiešie partneri. Vienīga atšķirība ir tā, ka viņi paši ir izstrādājuši savus parfīmus, viņi, protams, lieto arī mūsu veikala produkciju, kompānijas ražoto. Nu, lūk, Bruce Willis, ja kurš ciena Bruce Willisu, ja šī būs lieliska dāvana. Markus Schenkenbergs, viņam ir unikāla apbalvojuma iegūs šī te vīriešu sērija, bet, es nestāstīšu vairāk ilgāk, ja par katru jūs papriecējat acis un redzat dāvanas. Protams, kad kungi var dāvināt savām mīļotajām sievietēm šo brīnišķīgo pulksteni, kurā ir 40 cirkonu karātiņu, viņš tik skaisti mirdz. Protams, varat arī izmantot iespēju šādu skaistu parfīmu dāvināt, jo viņa kaut vai ne tikai šis aromāts, bet arī noformējums ir ļoti interesants. Dažāda veida krēmus jūs varat iegūt. Un redzat, par ko es biju šodien pārsteigta, ka kompānija ir izdevusi jauno katalogu, un visa mums pazīstamā lielākā daļa alojas veras ir atbilstoši nomainītas šīs te uzlīmes, un uz viņām ir Ziemassvētku šī te tematika, tas vispār ir unikāli. Es biju tik pārsteigta, ka es domāju ātrāk jums šo prieka vēsti pavēstīt, ja. Tad redzat, šeit jūs Boris Bekers, ja, ko es jums minēju, Šumahers, ja starp jums ir sportisti, dāvinat zēniem, vīriešiem, sporta cienītājiem šo te pārsteigumu, viņi patiešām jums būs pateicīgi. Tāpat arī Boris Bekers lieto mūsu omegu un iesaka citiem kā sportistiem, ja. Ko tālāk? Mums ir arī tātad gan sudraba krēmi, gan zelta, gan aloja. Šeit jūs redzat arī dekoratīvā kosmētika. Ko es gribu teikt, šī dekoratīvā kosmētika, lai jūs saprastu viņas kvalitāti, viņa ir līdzināma ar Christian Dior. Tikai šī lūk ir LR, jā, bet šī ražošana notiek ļoti līdzīgi, bet cenu ziņā, katrā ziņā jūs iegūsiet, jo Dior produkcija ir stipri, tātad kā zīmols dārgāka, jā, bet tātad kvalitāte es jums gribēju teikt. Protams, arī ļoti skaistas dažādas sveces, un šis ir mūsu jaunums, ko Bruce Willis savai sievai Emmai dāvināja, aromātu izstrādāja savai, ja, tātad prestīžajai kundzei. Es domāju, ka jebkura būs arī pateicīga šogad ne kādu Gucci, Versace, bet tieši tātad Emmas Willis aromātu. Tas būs ļoti interesanti. Atkal jūs redzat šo te alojas veras jauno Ziemassvētku piedāvājumu tieši dēļ, noformējuma dēļ šī te iepakojuma.
atkal, ja, alojas veras ar, tādu visu lielo lapu, ļoti, ļoti skaisti un grandiozi izskatās šī te kaste. Varam, protams, piedāvāt arī tējas, mēs pagājuši gadu viņu dzērām, šī te ir cistu sinkānus tēja, fantastiski garšīga, bet par to jau nav stāsts, viņa ir ļoti, ļoti veselīga ziemas periodam. Un redzat, šajā te vienā iepakojumā ir 2 paciņas tējas, tātad 2 cilvēkiem jau varat uzdāvināt vienam tēju ar visu kārbiņu. Kas vēl var būt fantastiskāks, ja? Tātad skatīsimies tālāk, tāpat tie visi mūsu, ko mēs pieminējām, gēli, ja? Un tā mēs varētu runāt, jo mums ir tik ļoti daudz šo te iespēju un dāvanu piedāvājums, ka es jums šodien to visu nevaru izstāstīt. Un tātad tā vēlreiz ir atbilde, kāpēc es jūs aicināju, un es zinu, ka līdz 31. oktobrim man būs ļoti, ļoti spēcīgs darba laiks, jo jūs visi man rakstīsiet uz draugu profilu, es jums palīdzēšu, jūs dosiet man koordināciju, jūs sazināsieties ar mani Skype'ā. Jo, ja jūs vēlaties šo kvalitāti, ko mēs pērkam, kvalitāti apmācībā, kvalitāti produktā, kvalitāti cenā, kvalitāti transportā, auto, ar ko mēs braucam, un kvalitāti mūsu sadarbības partneros, tas ir tātad draugos, ar ko mēs iepazīstamies un strādājam kopā. Tātad komandā nenoliedzami mēs būsim kopā, un tieši jūs teiksiet tāpat, kā es saku, un kā mani visi partneri tagad mani slavē un saka, mēs mīlam šo kompāniju LR, un vēl jau vairāk tāpēc, ka viņai gandrīz nosaukums ir kā Latvijas Republika. Ko tad vēl mums tur runāt? Es varu tikai teikt uz tikšanos, uz sazināšanos. Šobrīd es jums lūdzu ierakstīt katra cilvēka vārdu, kurš jūs uzaicināja. Tagad es apmēram redzu, kā cilvēki ir strādājuši. Mēs šeit esam jau pietiekoši liels skaits. Ja? Tātad jūs sazināsieties un tiksiet piereģistrēti pie tā cilvēka, kurš jūs uzaicināja. Jeb arī, ja jūs esat jauns cilvēks un pats tagad reģistrēsieties, tad es jums palīdzēšu kopā ar jūsu uzaicinātajiem to izdarīt. Nevienam šeit partneri nenoņems, nevienam nenoņems iespēju saņemt šo unikālo iespēju papildus, sev papildināt kontu un saņemt šīs te jaukās dāvanas, un tad šovakar es gribu teikt patiešām, ir vesela stunda, kad mēs esam bijuši kopā, pateicos par veltīto laiku.